Tad pirms tam, teiksim, 3 tonnas jau bija, tā kā standarts, jā, tur 4 tonnas labā gadā. Ja izdzen ārā kombains, tad pēkšņi parādās lietas. Tas tā sezonā izrauc kombainu ārā, uznāk lietas. Ļoti liela nauda iziet ar to miglotāju, smidzinātāju. Tu beigās peļņu nesanāk. Tad tu varbūt sāc domāt, kā tu var kaut ko optimizēt. Uz 300 hektāriem viens darbinieks. Uz to mums arī vajadzētu tiekties. Nemēģinās, nezinās. Tad labāk pamēģinu nekā dzīvo visu mūžu ar nožēlu, kad nesmadu. Labdien visiem! Mans vārds ir Raivis. Un šodien mēs aizsākam otro savu podcastu sezonu Audzēt un augt. Šodien pie manis ir ieradies zemnieku saimniecības Valneri pārstāvis Valfrīds. Tātad šodien mēs parunāsim par agrīno pavasaru Latvijā, kas tad notiek uz laukiem, kāda ir graudu tirgus situācija un vēl pāris aktuāliem jautājumiem. Valfrīd, varbūt pastāstīja nedaudz vairāk par sevi, ar ko nodarbojies, kādu saimniecību pārstāvi, ko audzēt. Pārstāvu zemnieku saimniecību Valneri, darbojos kā agronoms. Saimniecība dibināta 91. gadā, jau 35 gadi saimniecībai. Apsaimniekojam mazliet vairāk kā 1000 hektārus. Zemes atrodas galvenokārt Vilces pagastā, Jelgavas novadā. Daļa atrodas arī Bauskas un arī Dobels novadā. Tad saimniekošana aizsākās, kad atguva ģimene mantojumās zemes, kas bija atņemtas okupācijas laikā. Un tā arī pamazām, mazliet pa katru gadu attīstoties, protams, 90. gados bija tā, kā bija. Visādas tur schēmas, arī grūti laiki, kad iestājās Eiropas Savienībā, graudu sāk pārdot biržā, tā jau bija, vieglāk tiem zemniekiem. Pirms tam bija, varbūt patreiz tāds nedzirdēts un nesaprotams tāds termins kā mazāk solīšana graudiem. Un tad vienkārši no tā laika mēs esam nonākuši, kad jau ir fiksēt cenu, kad tu gribi, kad birža ir atvērta. Un tā pamazām sākot no zem 100 hektāriem, vairāk kā 1000 hektāri. Audzējam pārsvarā ziemas kviešu 50%, 25% apmēram ziemas rapsis, un pārējos 25% mazliet mazāk ir lauka pupas. Vēl mazliet ir tā 4. kultūra vajadzīga, kas ir, lai izpildītu ladu prasības. Tā šogad mēs pamēģinājām 30 hektāros kaņepes. Pastīsimies, kā tas sanāks, kāda tur būs peļņa. Tas tā caurmērā ir viss, par tādu saimniecību iesākumu. Jā, varbūt, kas varētu būt interesants mūsu klausītājiem, kas varētu būt tavā skatījumā tāds kā pagrieziena punkts, kurā jūs, izvēlējāties saimniecības tālākās attīstības virzienu, un kas bija varbūt tāda viena lieta, kas tavā skatījumā ir bijusi ļoti svarīga saimniecības attīstībā? Pirmā tāda droši vien kaltes būvniecība, tas bija apmēram 2008. gads, 2006. Ka ieguvām neatkarību no elevatoriem. Principā varēja izkautēt graudus, pieglabāt pie sevis un atkal ziemas periodā vest tos uz ostu. Protams, es un mana brāļa iesaistos saimniecībā, palīdzam tēvam tikt ar darbiem galā, plānojam darbus, aktīvi iesaistamies. Tas ir īstenībā, kas es pat teiktu, tas galvenais saimniecībā, kas ir, tas ir darba spēks. Tev jābūt, daudzums profesionālai komandai, kurai tu vari uzticēties, un tas daudz atvieglo tos darbus. Tu vari deleģēt to darbu kādam darbiniekam, un tur, kā jau mēs pirms tam ar tevi runājām, kad mūsdienās tā tehnika ir ļoti dārga. Tas komplekts, ar ko tu brauc, piemēram, miglotājs, tas ir smidzinātājs un traktors maksā apmēram $500,000. Tu nevari uzticēt, nekompetentam darbiniekam kaut kādu tādu tehniku. Tas būtu tā galvenā lieta, ko mēs, tas ir kalte ar uzglabāšanu un investīciju tehnikā un zemē. Tad pārējais, ko mēs kaut kādā skatīsimies, droši vien tas varētu būt mēģināt startēt pārstrādē.
Es varbūt negluži varbūt tas, ko mēs audzējam, varbūt kaut kādu citu kultūru, bet mēs tā kā, jā, gribētu investēt pārstrādē, lai radītu to pienoto vērtību, peļņu uz hektāru. Tā kaut ko. Jā, ja tu ieminējies par darbiniekiem, kāds ir tavs redzējums par tiem kvalificētiem darbiniekiem? Jā, tā ir īstenībā atsevišķa tēma, lai saprastu, cik tad ir īsti efektīva tava saimniecība ir, kāda kvalifikācija. Ir dažāds mērauklis, manuprāt, kā tu vari noteikt, cik saimniecība ir efektīva. Tu vari rēķināt peļņu uz hektāru. Zirga spēku uz hektāru, cik tu iztērē traktoros, darbinieki uz hektāru un tā tālāk. Un es esmu nonācis laikam pie secinājuma tā, ka tas universāla mēraukla, tas varētu būt darbinieki, cik tad nepieciešams darbinieki uz cik hektāriem. Jo tad pakārtojās arī, cik tu vari, ar cik lielu tehniku tu apstrādāt, cik lielu platumu nepieciešama, lai ar tiem pēc iespējas mazāk darbiniekiem tu varētu apstrādāt savu platību. Un tā efektivitāte varētu būt tāda, ka cik skatoties uz arī citiem saimniekiem, pagaidām apmēram uz 100 hektāriem viens darbinieks. Vidēji, man liekas, ka Eiropā ir apmēram, nevis Eiropā, bet Amerikā varētu būt tas uz 200 līdz pēc 300, uz 300 hektāriem viens darbinieks. Uz to mums arī vajadzētu tiekties, lai mēs būtu efektīvāki, lai tu darbiniekam var samaksāt labu algu. Ja būs laba alga, tu varēsi piesaistīt labus un kvalificētus darbiniekus. Tas arī, protams, mūsu saimniecība arī nav izņēmums, mēs tikai uz to iesim. Mums nepieciešams arī vēl sakārtot mazliet darba platumus, gan miglotājiem, gan arī pārējiem, lai mēs to varētu iet. Jā, tā ir vieta, kur varētu augt. Un par tiem darbiniekiem, cik kvalificēti, jā, mēs beigās atduramies, bet par to tu vari piesaistīt labu darbinieku, ja tu viņam maksās labu algu. Tu nevar piesaistīt, cilvēku, kas beidz universitāti ar, 1000 eiro uz papīra algu. Viņš tam viens neies un par tādu algu nestrādās. Un tur ir saimnieki paši vainīgi, ja viņi negrib optimizēt, sakārtot saimniecību ar platākām tehnikām, braukt un tā tālāk, ar mazāk darbiniekiem. Un beigās jau mēs atalpamies situācijā tāda, ka tev čupa darbiniekiem, tagad ir tā situācija lauksaimniecībā tāda, kāda ir. Beigās peļņa nesanāk. Tad tu varbūt sāc domāt, kā tu vari kaut ko optimizēt. Tad mēs pamazām pārklājamies uz manu nākamo jautājumu. Varbūt tu vari arī pastāstīt par tādu vienu lietu, ko tu saskati kā tādu lielāko lauzienu punktu vai tādu negatīvo lietu, kas jums vēsturiski saimniecībā tad ir notikusi. Tas ir ieguldījums vai vienkārši... Es domāju, ka tā ir... aktīvo vielu iziešanu no tirgus, auga aizsardzības līdzekļu. Tie ir insekticīdi. Tas ir tas, kas uzreiz nāk prātā. Tā kā tu domā pēc jaunajām Eiropas regulām? Jā, tad tev katru gadu ir kaut kādas izmaiņas, un es redzu jau, ka tā pati, tā darbīgā viela, protiokanozols, jā, tas arī kā ies kaut kad ārā, tas atkal droši vien sadārdzinās, nāks jauni produkti, bet droši vien, ka tie būs dārgāki. Tas ir viens, kas diezgan uz apakaļ atsviež, jo rapsim samazinājās ražas, jā. Ja pirms tam, 3 tonnas jau bija standarts, jā, tur 4 tonnas labā gadā. Tagad jau 2 ar zem 3, jā. Tas jau neviens neuzdod jautājums vairāk, kāpēc tā tik maz. Visi saprot, ka tur kaut kas ar tiem insekticīdiem nav. Un tādas kļūdas jau, tādā biznesā ir tādas, katru gadu jau tu kļūdies un pazaudē naudu, un pazaudē ne jau mazu naudu, pazaudē tūkstošiem, bet, nākošā gadā tu pierakstīji kaut kur savu piezīmi kladītē, ja, kad tu vairāk tā nedarīsi, vai arī kaut kādu mēģinās kaut ko savādāk darīt. Ir kļūdas, kaut kāds herbicīds nepareizi, jā. Tanī laikā, kad tu pieņēmi to lēmumu, tu jau vadījies pēc labākās sirdsapziņas. Pamainījās, piemēram, kaut kādi tirgus apstākļi vai arī laika apstākļi, jā. Iestājās sausums, nenostrādāja produkts, jā. Un to tikai pēc tam tu saproti, ka tu ir nepareizi izdarīji, bet tas nebija paredzams. Tādas tās kļūdas pārsvarā ir. Tāda globāla liela kļūda saimniecībā, cik dzirdu nav.
pamazām Neesam. darbojaties. Es tādu globāli lielu kļūdu droši vien tas varētu būt, bet tas, ko es dzirdu pēc citiem, kad pārāk liels kredīts saistības varbūt, jā, neierēķinot kaut kādus riskus, kas varētu iestāties. Varbūt neapdrošinot kaut kāds sēņums, jā, kas nepārzīmē vai krusi ir izsitus izkūlus rapsi. Tādas, tie zemnieki jau, tie, kas ir tādā saimniekošanā, tie tās kļūdas parasti nepieļauj. Varbūt, ja grib noriskēt, tas lauksaimniecības bizness, man liekas, vispār tāds vairāk kā, es negribu tā teikt, bet tāds sajūta bizness. Tu vadies pēc savas sajūtas, pēc sajūta tev varbūt arī iepriekšējā pieredze, kā tev bijis. Jā, tu izmanto tos produktus un tu pieturies pie viņiem, jā, pat varbūt tie premium produktu vai, tagad mums populāri nāk iekšā kaut kādi analogi ģenēriķi, jā, kas mazliet lētāk, un tad var atkal viņus izvēlies, un tad viņš varbūt nenostrādā, tā kā vainot tos, tur kaut kādi laikapstākļi. Kaut kā tā. Nē, pareizi saka, jā, situācijas daudz un dažādas. Un tāpat tās arī gadi ir dažādi. Tā kā minēja, ka mēs šodien parunāsim arī par pavasaru nākšanu, tad kāds tad ir tavs redzējums par šī gada pavasari? Viņš pienāca pāragri, kā te Es domāju, es neteiktu, ka viņš pāragri nebija tāds super agrs pavasaris, bija tāds vidēji agrs varbūt, jā, pat normāls, jo bija kā liels sniegs uz laukiem bija ziemā. Visi domāja, ka būs plūdi, bet nebija. Tas sniegs pamazām nokusa. Bija vēsas naktis, kas kā mazliet pakāpeniski to sniegu nokausēja. Bija bažas, ka bija tas lielais sals. Bija -3, man liekas, vairāk nekā 3 mūsu galā. Bet labi bija, ka tas sniegs bija irdens ziemā un tas sals neizsauca cauri. Jā, agrs pavasaris, varētu teikt, ka viņš tāds vidēji agrs, jo mēs sēju, lauku pupsēju pabeidzām, man liekas, kādā aprīļa, 1. aprīlis, aprīļa sākums, jā, tad atkal uznāca mazliet lietas, atkal mazliet pagaidījām, sākām sēju, tā kā, dažas dienas pirms aprīļa iestāšanās, jā, tā kā nekāda ārkārtēji neredz, man liekas, domāju, vispār būtu, teiksim, mazliet uzjautrinoši tā jocīgi vainot laikapstākļus pie kaut kā, laikapstākļi, tas tāpat kā, es nezinu, Latvijas valsts ceļiem, kā katru gadu, es nezinu, uzsaust, mēs tagad jākaisa sāls, jau kur mums atkal katastrofa, zin, kā atkal sals uznāca, tas pats arī visu laiku jāpielāgojās, jā. Nē, protams, tie saimnieki, tie uzņēmēji, kuri izvērtē riskus, ir protams, spējīgāk ar tiem arī laicīgāk cīnīties, jo viņi apmēram jau sagatavojās kaut kādu, ja ne sliktāko variantu, tad, teiksim, negaida vienmēr to labāko iznākumu. Un, jā, ja mēs runājam par to pašu laikapstākli, tad ko tu arī vari pateikt par ziemu varbūt vairāk? Kā tu skaties ziemas saga šogad? Vai tas bija pozitīvi, vai tomēr bija arī kādi negatīvi aspekti, teiksim, izsušana vai skāpekļa trūkums augam? Šis nebija tas gads, kad varēja izsust, jo neveidojās sērsna, nebija tādi temperatūras svārstības, kad uzsals ziemā ir atkusnes un atkal piesaust, jā, neveidojās tas cietis sniegs, jā, kur apakšā nav sasalums. Bija laba situācija, kad sniegs bija samērā dziļš 30 centimetri, jā, viņš bija irdens, tas bija ideāls tāds sastāvs. Tas par ziemu jā, bija varbūt vidēji, man liekas, arī Brits tur stāstīja, kad, man liekas, tas bija janvāra mēnesis vai decembrī, kurš tur bija, kad vidējā gaisa temperatūra bija zem normas, kaut kādiem pāris grādiem, tur bija izteikti varēja novērot to, ka bija ilgs periods bez atkušņa. Tas gan bija interesanti, bet es nebiju piedzīvojis tādu. Īstenībā šādu ziemu es nebiju piedzīvojis, godīgi sakot. Bet, jā, runājot vēl par laikapstākļiem, šis pavasaris, lai cik tas nebūtu, jā, interesanti, visi teica, ka būs baigi slapjais, tā kā tas sniegs būs tik daudz, kad būs slapji lauki.
Bet tagad mēs redzam, ka tas īstenībā pa maz nokrišņi ir. Lauki sausi ir, vajag mitrumu. Gan vasarājiem, gan ziemājiem jau, gan arī herbicīdiem augsnes. Mēs tagad arī tieši braucam pa laukiem, smidzinām augsnes herbicīdus pupām. Tā kā vajag to lietu īstenībā. Okay, tāds viens interesantais jautājums par to pašu ziemu. Ja tev nāk atmiņā, tikko kā nokusis sniegs, bija kāds lauks vai lauki, kur tev likās, šeit būs ziepes, bet tagad savukārt redz, ka tā situācija varbūt pamainījusies. Nē, ziepes bija jau rudenī ar ziemas rapsi, jo gliemeži bija pastrādājuši savu. Mēs iesējām ziemas rapsi, un, gliemeži jau tur izēļu pleķi ziemas rapsi jau. Kas mēs jau zinājām, ka jau rudenī, ka tur nebūs, tie bija pāris hektāri. Bet visādi citādi tas rapsis, kur bija tas rapsis, jā, visi nebija tikuši tie gliemeži, tad viņš ļoti, ļoti labi izskatās rapsis šogad. Nevar sūdzēties. Arī par kviešiem nevar sūdzēties. Vispār nevar sūdzēties. Prieks dzirdēt. Varbūt vēlēs nedaudz vairāk arī tieši par to lauku stāvokli šobrīd. Tad, ja mēs skatāmies uz to pašu tikko pavasarī ienākšanu, kad svaigi kā nokusis sniegs, kvieši varbūt kaut kādā brīdī izstījās, tur plus-mínus labāk, bet rapsis gan tāds, nīkulīgi. Jā, ja tu sāki runāt par kviešiem, tad īstenībā tas rudens bija samērā lietains. Mēs pabeidzām kviešu sēju 7. oktobrī, kas ir neraksturīgi vēl priekš Zemgales. Un tas pēdējais lauks, ko mēs tur iesējam, viņš ir samaucīts un viņš labi nesadīgi. Un tagad arī, kur pāris hektāri ir tādi, kur nav sadīguši tie kvieši, bet laikam arī nav jēga pārsēt tādiem maziem pleķīšiem. Protams, arī tam laukam ir problēmas ar meliorāciju. Tur sākās jau tāds apstākļu kopums, kāpēc tur bija mālaina augsne. Tas milšana augsnē būtu savādāk, varbūt slikta meliorācija un vēla sēja, visu laiku lietas tur smidzināja, un pēc tam beigās jau tas lauks izstījās tāds, ka tur kaut 3-4 traktori, tur katrs savu agregātu, sējmašīnu un pēc tam rūļu pievēli. Jā. Par meliorāciju runājot, tavā skatījumā esam mēs nonākuši tajā brīdī, kad saimnieki vairāk un vairāk domā par kaut kādiem augstnes lauku ielabošanas. Jā, mēs krūmu tīrīšanu, tāpat meliorāciju. Tad, Zemgalē jau tas, es domāju, neuzdod vairāk jautājums, kāpēc mēs tīram grājas, kāpēc mēs plēšam ārā, taisam meliorāciju. Vienīgais, ko mēs tagad skatāmies, pat dabīgajiem melioratoriem, tas ir lielsakņu rutks, un mēs tagad cenšamies dabūt. Rutkam ir, ja parastajam rutkam ir apmēram tāda sakne, tad lielsakņu rutks ir hibrīds. Viņi nevar izaudēt sēklu, bet viņam ir specifiski liela sakne. Mēs esam starpkultūrās to pirms pupas sējas. Tur, kur būs tajos laukos, kur būs pupas, mēs iesējam jau rudenī iepriekšējā starpkultūru maisiem, un tiem rutkiem mūs nepārspīlē, šitā tā sakne. Viņi uztais tādus caurumus zemē, apmēram 30-40 centimetru dziļumā, un pēc tam arī ļoti labi strādāja zem pavasarī, sausāka lauka arī. Tas tāds, bet viņi salīdzinoši dārgs sēkla tam rutkam. Labi, daudz rezumē par taviem laukiem šogad, kur jūs šobrīd esat, ja vērtē no 1 līdz 10 līdz sezonai? Tu domā sējumu stāvoklis? Domāju, ka sējumu stāvoklis attīstības, kaut kāda pozīcija un tās gaidas un ekspektācijas no tās reālās jau sezonas, ko tad varētu dot tie augi? Tagad tad par kvieši varētu būt. Nav tā, ka mums nav kvieši pēc kviešiem, ir arī lauki kvieši pēc kviešiem, viņi izskatās netik labi, kur mēs esam iesējuši. Un tad tie varētu būt labāk, kā reiz arī tie sakrita ar tā, ka tie ir vēlāk sēti. Kvieši, kur sēta pēc ziemas rapša vai lauka pupām, viņi izstās ļoti labi. Tur pat teikt, ka viņi mazliet pa biezi ir, varētu būt arī retāki. Es tā jau vērtētu slikti, labi vidēji vai ļoti labi. Es teiktu, ka labi izskatās, nevar sūdzēties. Par apšiem, tur, kur ir tas rapsis, kur viņš nav apās, es teiktu, tur viņš ļoti labi izstāsta.
Un pa pupām, pupas vēl nav vēl sākuši diegt, bet viņas nav vēl redzamas. Tā kā mēs tagad, kamēr vēl varu, tad mēs tur ātri nosmidzināsim tos laukus. Tā kā, kopumā es nevaru sūdzēties. Nevaram, jā, viss labi izteikt. Prieks dzirdēt, protams, cerēsim vēl, kad arī laikapstākļi mūs palutinās, nevis kā pēdējos gados ierasts pēdējos metros, tad attiecīgi sabojā visas mūsu ekspektācijas, vai ne? Zini, kā, ja tu gribi, īstenībā mēs neesam izdarījuši vienu lietu, lai piesaistītu lietu. Vajag izdzīt kombains no angāra ārā. Ja izdzen ārā kombains, tad pēkšņi parādās lietas. Tas tā sezonā izrapt kombainu ārā, uznāk lietas. Īstenībā, jā. Tas ir labs ieteikums arī pārējiem saimniekiem Latvijā. Varbūt vienojieties kādu kopēju dienu, kad jums vajag to lietu un izdzen ārā vienkārši kombains. Jā. Labi, tālāk runāsim nedaudz par augsnes apstrādi. Gribētos dzirdēt tā, teiksim, vispārīgi, kā tad jūs to savu zemi apstrādājat, un vai ir kāda lauka, ko jūs palutinat ar arklu, ar dziļirdinātāju, jo, teikšu godīgi, no vairākiem klientiem jau esmu dzirdējis arī, ka dažādos semināros tad atkal tiek cilāta vecā tēma, ka aršanas sistēma tomēr nemaz nav tik slikta lieta, ko darīt, un mēs strādājam minimālajā augsnes apstrādē. Tad kvieši un pupas tiek sētas pirms sadiskošanas. Pēc sadiskošanas tā ir vienreiz vai divreiz precīzāk kultivācija, vai tā ir diskultivācija, vai ir kalta kultivācija. Rapsis tiek sēts striptilu tehnoloģijā, bet pirms tam arī nepieciešama sadiskošana. Par aršanu, mēs neesam aršu laukus, es negribu samalot, varbūt ne gadus 10, varbūt 7 kaut kādu gadu. Jau tas skaitlis ir pazudis, cik ilgi mēs neesam arši. Par to aršanu ir kaut kādi ir plusi, ir mīnusi. Jā, mazāk varbūt gliemeži, jā, mazāk tādi kaitēkļi, varbūt mazāk arī viendīgi lapi nezāles, jā. Protams, ka to apvērst to augsni, tur nebūs neviena zaļuma, jā. Ja tu sadisko to augsni, tad ir kaut kāds zaļums, tu neizplēs visus tos augus ārā, tu tev varbūt nepieciešams glifosāts, lai tur viņus tur līdz galam nobeigtu. Jā, par augsnes apstrādi mēs tā minimāli, ar minimāliem ieguldījumiem, lai varētu sasniegt to tādu, teiksim, vēlamo rezultātu. Jā, par augsnes apstrādi runājot, jūs jau noteikti arī, bet ar garantiju, ka kā jau visi Latvijas zemnieki agrāk izmantojot tikai aršanas sistēmu, vai ne? Kādreiz jau citu nebija. Jā, ja tagad paskatās, tad pareizi izvēle pāriet bijusi šo ten jauno, un tā kā jums minēja arī par tiem semināriem un informāciju par aršanu, vai ir kaut kāda ideja, ka varētu kādā brīdī tomēr arī kādu uzvar? Es uzskatu, ja tā aršana varētu būt vajadzīga, ja tev ir kaut kāds lauks, kas ir šausmīgi nelīdzens, varbūt, jā. Ja tur ir kaut kāda nematodas vai kaut kas tāds, kas ir ieperinājies iekšā, vai arī, es zinu, citi zemnieks, kad ja ir pārmērīgi slapja tā augsne, un tur nepieciešams iesēt, tad viņi arī mēģina pēc iespējas vairāk viņu kustināt, tur vairākas reizes disko. Mēs, atklāt sakot, mēs savu arklu, kas mums bija, mēs viņu noturējām visu laiku sētā stāvēja, mēs viņu neizmantojam, tad šito ziemu mēs viņu pārdevām. Tā kā mums nemaz arkla nav vairāk saimniecībā. Bet jā, es nenosodu tos zemniekus, kas ar, viņam ir sava taisnība. Tā kā katram tā savu tā tehnoloģija, kur viņš pieredzēja balstījis. Tā kā nav tāds vienas tādas labākās tehnoloģijas. Tas teiciens, jā, jebkura sējmašīna ir laba augsnē. Ar labu augsni saprot to labs mitrums, jā. Ja viņi sastrādā, tad labi sastrādā, bez lielām cilām. Un ja tā ir, piemēram, tiešās tehnoloģijas, jā, sējmašīna, tad tā ir savs augsni. Pietiekoši savs, lai viņi neveido to, teiksim, atvērtu vadziņu, jā, lai tur viss tur labi saliekās. Tā kā. Labi, par augsnes apstrādi viss būtu skaidrs, tad pārējām uz nākamo etapu, uz mēslošanu. Kāda jums ir tā
mēslošanas stratēģiju, un vai jau esat kaut ko šogad sākuši darīt uz lauka? Jā, mēs izmantojam granulētos mēslošanas līdzekļus, NPK. Tagad mēs arī mazliet naudiņu taupam, NPK iestrādājam ar sējmašīnu, precīzāk noliekam pie saknītēm. Papildu mēslošanā mēs izmantojam amoniju nitrātu, sadalām vairākās daļās viņu, apsim divreiz kviešiem atkarībā pēc nepieciešamības, ja tā ir, nezinu, tur cenšamies izspiest kaut kādu pirmo, otro grupu, tad arī vēl trešo reizi liekam, sadalām to slāpekli. Kas tad skaitam, cik ir augi uz kvadrātu, cik nepieciešama tā pirmā papildu mēslošana, jā. Tad apsim vairāk viņu sulfātu izmantojam, lai iedot arī to sēru kviešiem arī, protams, sulfātu, ka apmēram 100 kg arī iedodam. Tādā ziņā neko jaunu nevar pateikt. Varbūt kaut kādā plānā gribētos nopirkt kaut kādu jarastu EM testeri, lai varētu noteikt, cik varbūt tas augam ir tieši nepieciešams, vai viņš ir badā slāpekļi vai nav, lai precīzāk iedotu to slāpekli. Ņemot vērā globālo situāciju, jau gribētos teikt pēdējos gados, kāda ir jūsu stratēģija uz mēslojumu iepirkumu, vai tāda vēl joprojām ir? Jā, mums aicinātu arī zemniekus citus skatīties cenas, tiešām rēķināt, ja tu vari ietaupīt kādu naudiņu, ne jau mazu naudu. Īstenībā, ja tu sāc skaitīt, veic cenu aptaujas, jā, tur var ietaupīt 1000, vairākus 1000. Tā kā nevajadzētu, ieciklēties, metiet kaunu pie zemes, jā, un ejiet un prasiet tās cenas. Pirmkārt, saprotam, ko mums vajag, ko mēs gribam iegādāties, un rēķinām, kad iesūtītas cenas, mēs rēķinām uz 1%, cik piemēram, 1% slāpekļi maksā. Tad mēs izvēlamies no piedāvātiem produktiem, cenšamies iepirkt par savu naudu slāpekli. Nesezonā tas ir kaut kāds augusts, jā, kad vismazāk to vajag kaut kā, protams, nevar paredzēt, ka to gāzes cenu, jā, jo gāzes cenu minerālu mēsliem nepieciešama gāze, jā, tur dabas gāze. Tas, ja tu vēl paveicās nopirkt pa lēto tos minerālu mēslus, tajā pavisam labi. Jā, šis laikam ir kārtējs pierādījums tam, ka tas, kurš padomā par to ātrāk, tad beigās arī paliek uzvarētājs, jo šobrīd jau mēs arī slāpekļu ziņā runājam par kaut kādu iespējamo iztrūkumu, ka varbūt mums visiem nesanāks visu šo situāciju ar loģistiku un izmaksu paaugstināšanos. Tā kā varbūt esat arī izdarījuši pareizo gājienu, laicīgi iegādājoties produktus. Par augsnes apstrādi, mēslošanu esam parunājuši. Tālāk man ir tāda tēma, tehnika un eksperimenti. Ko tu varētu pateikt šajā ziņā, vai ir kaut kas tāds specifisks, interesants, ko lietojat savā saimniecībā, par ko gribētu pastāstīt mums šodien? Ja tā par tehniku, tad es pats arī esmu smidzinājis un braucu uz smidzinātāju. Var pateikt, ka zemniekiem nenožēlosiet, ja iegādāsieties tos jaunos smidzinātājus. Viņi ļoti labi strādā. Tā kā es esmu pārsteigts, cik vienmērīgi stanga miglotāji turās. Ar tiem visiem sensoriem augstam ļoti, ļoti labi. Neiet filtri, ciet ļoti labi maisīšana. Vienmērīgs spiediens, jāsaka. Tā ir investīcijas smidzinātājs. Tā ir tehnika, caur ko tu laid ļoti lielu naudas apjomu cauri. Ķīmija maksā daudz. Jā. Katru gadu 100 000, 200 000, labi, mazākās saimniecībās, bet tāpat tās attiecībā uz to saimniecību ļoti liela nauda iziet ar to miglotāju, smidzinātāju. Un tur nevajadzētu pažēlot to naudu. Vēl par iekārtām, arī par to pašu smidzināšanu, mēs arī jau pāris gadu atpakaļ, cik mēs skatījām 7 gadu atpakaļ. Jā, ja mēs tagad par to aršanu, tad laikam tiešām vairāk nekā 10 gadu mēs jau nevaram. Bet mēs esam uztaisījuši kādu 7 gadu atpakaļ ūdens attīrīšanas sistēmu. Mēs viņu attīram no dzelžiem, kalcija savienojumiem, mīkstinām. Principā mēs
varētu teikt, ka viņi destilētu ūdens nāk ārā. Un tādu mēs arī izmantojam lauku smidzināšanai. Tad gan tev nav piemaisījumi, filtri neiet ciet miglotājiem sprauslas, jā. Atkal uzreiz tev drošība ir. Drošība no tādu viedokļa, kad tās miglotāja operators, smidzinātāja operators, varbūt, tas vārds man visu laiku sarunu valodā, jau tu saki miglotājs, bet, skolā mācīja teikt smidzinātājs. Jā. Tad tas operators, ja tev ir kvalitatīvs ūdens, viņam nav jāiet, jāpūš, ar muti kaut kādas tur, dievu dēļ, nedarēt to sprauslas, jā. Viss kaut kas, tad tā ķīmija nonāk uz cimdiem, visur apkārt, jā. Ar tiem jauniem miglotēm un to labo tīru ūdeni, viņš iekāp traktorā un tu brauc. Tu vienkārši nekāp ārā, tu visi iet. Ja, protams, ja kaut kas nenoiet greizi. Un tas ūdens, jā, tad tas ir, tu vari samazināt arī saprātu robežās ūdens patēriņu atkarībā no dažādiem apstākļiem, kas tur cik tev augstas iedarbības herbicīds vai pieskares, vēja ātrums un tā tālāk. Tās ir tās divas investīcijas, ko mēs esam tādas izdarījuši. Tādas, jā. Es noteikti varētu pajautāt ļoti daudz skatītāju vārdā, zemnieku vārdā. Varbūt nerunāsim par konkrētiem cipariem, cik tev izmaksāja šāda iekārta, bet cik tad sen atpakaļ jūs šo iekārtu ieviesāt un vai tev viņa ir atmaksājusi? Jā, protams, mēs reiķinājām, ka mēs jau 2 gados principā jau ietaupījām gan dārgākā lieta, kas bija. Mēs pat iekārta, bet akumulācijas tvertnes ūdens. Jo tas ūdens ir, var teikt, destilēts. Ja veikalā, ko tu vari nopirkt, tas ūdens kaniņās, kas saucās destilēts ūdens, ir zem 10 mikrosīmeniem, mērānība, kā viņi tur to veids, jā, to ūdens tīrību. Tad tur ūdens nāk pat 7 vai 9 jā, mikrosīmeni. Un tam ir nepieciešama materiāli, ko tu izmanto tvertnei. Vai tas nerosējušo tēroda, vai teiksim, kaut kāda plastmasa. Jā. Mēs izmantojam stiklu šķiedru. Parasto metālu tu nevar izmantot, ja viņi vienkārši sarūsēs tā muca. Un tā bija dārga, jā, stiklu šķiedrs. Pat iekārta tur, man liekas, zem 15,000 tur bija, ja es pareizi atceros. Pati tā reversa osmoze. Un tad vēl paši uztaisījām to sūkņu būdu. Divos, maksimums 3 gados mēs viņu atpelnījām. Tagad uzturēšanas izmaksas, nomaina filtru, sāli tur, jā. Vienreiz vai 2 reizes gadā apbrauc apkopu uztais. Tas ērtums, ko tu panāc, tev nav jākatās pie ūdens kaut kāda upes, jā, kur mēs grāvis, kaut kur pirms tam pa dubļiem, jā. Tagad vienkārši apbrauc pieslēdz šļauku, jā. Un tur viss pildās ļoti ātri. Jā, protams, neviens nevarēja paredzēt to tirgus situāciju, bet es gribētu teikt, ka jūs sistēmu ieviesāt ļoti labā laikā, jo šobrīd tas noteikti ir ļoti labi jūtams. Attiecīgi, tu arī pats teici, ka jūs ietaupat uz preparātiem, uz ūdens patēriņu un tā tālāk. Jā, tad piemēram, tagad mēs redzam, kas tirgu ienāk tā populāri ir ūdens kvalitātes uzlabotāji, ja, kur tu nopirki kaniņās, kas ir ar pH, ja, tur mīkstums, cietums un tā tālāk. Ja, mēs jau uztaisām to ūdeni jau kādu vajadzīgu, ja, no tās iekārtas nāk ārā apmēram 5,5 pH, kas ir ideāls, ja, uz smidzināšanai. Jā, tur ietaupa naudiņu, ja, tu varbūt mazāk arī kaut kādas virsmas aktīvās vielas, ja, likt. Jo tam ūdenim ir, teiksim, labākas fizikālās īpašības, ja, viņš labāk klājās uz tā auga. Tagad tu viss saliec to bildi kopā, ja, tur tāda maza kaut kāda nauda ietaupa tur, ja, ietaupa tur, un tu beigās jau savācies, ja, un tev jau ir reāls priekšrocības attiecībā jau pret citiem zemniekiem, ja. Un tad, ja mēs tā pa biznesu tā globāli tā, tad jābūt kaut kādām priekšrocībām attiecībā par citu, lai tu varētu attīstīties, saimniekot. Labi, par labajām investīcijām mēs esam parunājuši. Varbūt nāk arī kaut kas prātā, ko jūs esat iegādājušies tādu, ko tika nožēlot. Jo klausītājiem viennozīmīgi interesē sliktās pieredzes. Sliktās pieredzes, kā jau visiem varbūt, nezinu, tur var pārmest kaut ko, ka pat daudz tehnikas varbūt. Zemnieks jau skatās uz to, teiksim, to visu tādu saimniekošanu, teiksim,
nodrošinās, jā, pret sliktiem laika apstākļiem. Jā. Viņš nodrošinās, ka, ja tev nāk klāt kaut kāds nomas zemes, jā, kaut kāds papildus, un tad ar tādu rezervi, ja to visu tehniku iegādājās, tad tas varētu būt tā, ka varbūt te tehnika tāda, bet arī nevarētu tā. Piemēram, slikti laika apstākļi, jā, tas pagājušais rudens, jā. Un, principā, tā arī bija tā tehnika, tur visi tie traktori tur sabrāc un tā. Vēl sliktāks investīcijas par tehniku. Un tā grūti iedomāties, jo vienreiz, kad 10 gados jau kaut kas vienmēr noder, jā. nav jau tā, ka nekas nenodara. Jā, šogad arī Latvijas Rīgas ostā ledlauzas noderēja. Ledlauzas arī noderēja. Labi, tad pārēsim uz nākamo tēmu, kas būs graudu pārdošana. Un tad vienkārši jautājums un diezgan tomēr aktuāls jautājums, kāda tad ir jūsu pārdošanas stratēģija? Jūs gaidat uz tirgu vai jūs pārdodat pa daļām, vai ir kaut kādi specifiski nosacījumi vai periodi? Kā jūs to plānojat? Tāda baigā stratēģija nav. Es laikam būšu diezgan nepopulārs un teikšu, ja pēc iekšējām sajūtām to vadoties un tev liekas, ka ir jāfiksē tā cena, tu fiksē viņu. Bet neizmirst to, ka tev varbūt jāfiksēs arī varbūt izmaksu pozīcijas jāfiksē. Tie varbūt minerāli mēsli, kas varbūt pretī jānofiksē. Bet ko mēs cenšamies izvairīties no tā, ka tu nepārdod vairāk nekā kā tu vari izaudzēt. Jā, varbūt tev mazāk raža. No tā vajadzētu izvairīties no tā, ka tu līgumu neizpildīsi. Jā, ideāli būtu tā, ka tu pārdod jau sev zināmu kvalitāti. Tu nokuli, ieved savā noliktavā, no katras kravas tu vari paņemt kaut kādai krūzītei, bērt iekšā, neizkautēts graudus kaut kādā lielā maisā, kur sezonas beigās tev vidējā kvalitāte, piemēram, par tiem kviešiem, jā. Tur iet pie konkrēta jau uzpircēja ar konkrētu kvalitāti jau, tādā ziņā varbūt arī pat labāk ietirgot, jo, uzpircējiem bieži ir, vairākas grupas, dažiem pat ļoti daudz tās grupas, un cena varbūt grupai tur pirmai ir labāka, citam sliktāk, citam atkal lobarība labāka, un tad, kad jau tu zini to konkrēto kvalitāti, tad mazliet vieglāk ir. Šeit vienīgi es gribētu teikt, ka ir divi tādi svarīgi faktori. Viens ir tas, ka šajā situācijā tev vajag savu kalti vai vismaz uzglabāšanas bunkuru, lai tu varētu kaut ko tādu attiecīgi nodrošināt uz vēlāku pārdošanu. Ja? Un otrs ļoti svarīgs aspekts, kas ir atkal ļoti sarežģīti šī brīža situācijā, ir šajā gadījumā tev ir jābūt kaut kādam tam saucamajam rezerves talonam. Tas ir, tas nepieskārams, bet tas ir nemazāk svarīgs, ja pat nesvarīgāks moments naudas plūsmu sakārtot. Ja, jo tev ir jānorēķinās ar saviem piegādātājiem rudenī. Tad varbūt pupas un rapsi tu vari uzreiz nodot kaut kādā septembrī, līdz oktobrim, un tad ar kviešiem sēdēt un gaidīt, un mazliet kazino spēlēt, ja kāds cits saka. Neieteiktu, jā. Es pat negribētu teikt, ka tas kaut kāds kazino. Man liekas, tas kaut kāds nekorekts vārds. Nezinu. Par šo tēmu arī runājot. Teiksim tā, es tevi kādu brītiņu jau zinu, un es ļoti labi zinu, ka tu arī orientējies tāpat graudu biržā un seko līdz dažādiem reportiem no Amerikas, no dažādām citām valstīm. Bet tāpat laikā tu saki, ka ir arī kaut kādi momenti, kad vadaties pēc intuīcijas, kāda varētu būt tā attiecība, jūs cik analītiski izpētat tirgu, un tad cik pretī atkal ir tas psiholoģiskais faktors, kad vienkārši šķiet ir jāfiksē un viss. Jā, teiksim, tēvs, brālis, tēvs, viņi varbūt vadās vairāk pēc sajūtām, tad es, varbūt, es pat nesakoju varbūt tām ziņām, jāpaskatās, ieteikt zemniekiem, paskatīties vizuāli uz cenu grafiku. Neskatīties viņu pārāk bieži, varbūt reizi nedēļu, lai to nesajauc galvu. To visu laiku liekas. Viena no izplatīgākajām
man liekas, kļūdā, bet zemnieks, man liekas, pēc dabas ir tāds, kas ignorē tos negatīvos tādus signālus. Ja, viņam liekas, ka tas ir mazsvarīgi, ka tas cena nekritīs. Un viņš ļoti fokusējās uz signālu, kas ir, teiksim, tādā tirgu, kas ir ļoti pozitīvs. Ja. Viņi nevar sabalansēt tās lietas un vienmēr gaida, ka tā cena varbūt tur uzlabosies. Un atkal otra galējība, ka tā cena ir tik zema, ja, ka, paskatoties, saprotot, ka tā cenai nevajadzētu krist, maza iespēja, ka tur kritīs. To viņi tieši tajā laikā fiksē. Jo viņi tās cerības jau ir izsmeltas. Ja? Viņš ir nogaidījis to pusgadu, vēl tā cena krīt, un tagad jāfiksē pa zemāko cenu. Tāda ir tā psiholoģija. Jā, diemžēl jāsaka, ka Latvijā mums ir pēdējos gados ļoti izteikti. Mēs gaidām šos biržus pēdējos momentus, un diemžēl statistika rāda to, ka pēdējos brīžos arī pārsvarā ir sliktākās cenas. Jā. Nezinu, kādien līdz tam mēs esam nonākuši, bet šo situāciju ļoti bieži ir novērot Latvijas lauksaimnieku starpā. Tas ir varbūt ir dažādi tas angliskais harvest pressure, ja, kad, protams, tie dzirnavnieki un uzpircēji jau, protams, kad saprot, ka dažiem zemniekiem nav uzglabāšana, un katru gadu var paskatīties tās vēsturiskās cenas, tā cena ir mazliet zemāka tajos mēnešos, kad ir tā kūšanas sezona. Un atkal otrādāk, jā, tad tā cena mazliet vidēji, ja tur, ka es neteiktu daudz, bet ir lielāka kaut kādā maijā, jā, februārī. To viņi arī izmanto, bet tā, ka tur kāds speciāli, tā birža vispār kā tāda ir diezgan regulēta. Tu nevari spekulēt, nav tur nekāds, tur uzpircējs, kas tur zinu, kāda tur cena būs. Es zinu, ka tagad no zemniekiem nopirkšu pa tādu. Es zinu, ka pēc 3 mēnešiem viņam būs, nezinu, tur uz 50% vairāk. Nav tāda. Tie ir izdomājumi. Nav tā. Jā, un vairāk runājot par tādu globālu līmeni. Jūs sekojat līdz globālajiem notikumiem, un vai jūsu lēmumus ietekmē šī brīža, teiksim, ģeopolitiskie apstākļi notikumi? Kurš neseko? Visi jau skatās, jā, tās ziņas, diezgan uzjautrinoši kaut ko prognozēt. Jā, man liekas, pagājušajā nedēļā piekdien Trumps pateica, ka Hormūza šaurums ir atvērts, jā, piecelies sestdien, jā, Irāna pasaka, ka ciet. Tas ir reāli 24 stundu laikā jau. Piekdien rapsis nokritās pat 11 eiro, pirmdien tikai pacēlās par 4,5 eiro. Arī tad laikam jau, kad tirgus ir mazliet jau pieredzes pie tās situācijas un arī vairāk neskatās vērā tie uzpircēji, tie traderi, kas tas šaurums aizvien mazāku ietekmi uz to cenu. Vismaz es to tulkoju, ja cena tur baigi nepakāpās. Bet tā pamatā no visas šī brīža situācijas tu vairāk saskati kaut kādas iespējas, teiksim, nopelnīt, sagaidīt augstāku cenu vai atkal bailes par kādām sankcijām, situācijām, kas tev varētu finansiāli atkal negatīvi ietekmēt? Es domāju, ka drīzāk, kad protams, ka mēs kā zemnieki gribam, lai cena būtu, nezinu, tikai 300 eiro un slāpeklim arī nebūtu slikti, būtu 300 eiro, bet kā labāk, lai pasaulē tomēr ir miers, un mēs atgriežamies tādā pie mazliet normalizētas tās situācijas, bet mēs jau visi ļoti labi saprotam, ka tik ātri tas nenotiks, un, protams, mēs nodarbojamies ar biznesu, protams, mēs gribam nopelnīt, bet sagaidot, ka kāds cerētu uz jaunu karu, tas laikam nebūtu pareizi. Jā. Bet mēs gribētu pretī droši vien lētas minerālu mēslus. Jā. Tas, kad cena graudiem ir mazliet lielāka nekā pirms kara, jā, mazliet tikai lielāka, es pat teiktu, gan viena tā pati, jā, bet minerālu mēsliem tur reiz 2 ir. Jā, tāpat tās darba algas tur ir arī palielinājušās. Un tā peļņa tur sarūk. Tas subsīdijas varbūt ir mazliet lielākas, bet tie arī nav 100 eiro. Tie ir 10, jā, pāris 10 eiro. Tā kā zemnieks ir tādās skrūspīlē, mazliet iespējas. Gribētu teikt, ka zemnieks ir uzņēmējs.
Un, diemžēl, tādā biznesā, kurš ir iespējams viens no riskantākajiem, ko mēs vispār varētu darīt. Jā. Bet, katram uzņēmumam savi riski, savas iespējas. Nobeigumā es tev gribēju pajautāt pāris tādus, varbūt interesantus jautājumus. Kas būtu tā viena lieta, ko tu vēlētos ieteikt jaunam zemniekam, kurš, teiksim, tikko vēlētos uzsākt savu saimniecisko darbību? Tā kā bez zemes, bez tehnikas, vienkārši tikko pabeidzis agronomus. Jā. Ja jāiegūst sākumā pieredzi, tad varbūt kaut ko mēģināt tā tikai no universitātes ielikt iekšā bez pieredzes, bez kapitāla, laikam būs diezgan neiespējami. Tad saka, ka mūsdienās Latvijā visgrūtākais ir tas ja tu gribi ar sēt kviešus un rapšus, jā, būs, es teiktu, nereāli tas. Tad tev jāizdomā kaut kāds drīzāk produkts, nišas produkts ar pārstrādi, jā, tādā virzienā, bet zin kā, nemēģinās, nezinās. Tad labāk pamēģina nekā dzīvo visu mūžu ar nožēlu, kad nesmagu. Īstenībā laba tēma ir arī par platībām. Kā mēs zinām, šobrīd tā sauktie platību kāri ir diezgan izplatīta tēma un jau ir ļoti aktuāli, kā arī lielās saimniecības savā starpā pārsola kādus hektārus vai uz nomu vai uz izpirkumu. Kā tu uz to skaties, vai mēs tiešām ejam uz līmeni, kad pamatā varētu palikties Latvijā lieli saimnieki? Ko es redzu, jā, mēs virzamies uz tādu saimniecību konsolidāciju, jā, kad objektīvu iemeslu dēļ mazās saimniecības nav efektīvas. Ja vienkārši uz 1 hektāru, jā, tas cilvēks, ja tev ir 100 hektāru saimniecība, jā, tev ir maksimums, tu pats tikai vari sevi nodarbināt. Jā. Tev nevar arī pārmest tam mazajam zemniekam, jā. Viņam sanāk izdevīgāk, ja viņam pēļņa sanāk 300 hektāru gadā, jā, tad viņš izīrē to pašu kādam lielajam zemniekam, tos 300 eiro par hektāru, jā. Viņš dabū to pašu, viņš vēl iet var strādāt pie tā paša zemnieka vai arī iet citu vēl algo darbu darīt. Un tur loģiski, tur nav. Es domāju, ka nebūs tā, ka mazie pazudīs. Būs kaut kādas nišas, kaut kādi mazie, kuriem nav kredīti, jā. Paši sev strādā, jā, varbūt ģimene strādā. Jā. Es domāju, ka nevajag arī uzskatīt tā, ka lauki tur izmirs. Es neredzu. Parādās arī jauni zemnieki. Jā. Nav tā, ka tur sarunā ar kaimiņiem, kad apstrādās to zemi. Jā. Un arī par tām nomas maksām. Es redzu, ka mazliet pakritās tās nomas maksas apakaļ. Ja mēs pirms tam pašvaldības izsolēs redzējām 400 pat 450 jā, par hektāru. Tagad nav tādas. Es neesmu dzirdējis. Es domāju, ka tagad tas periods mazliet mazāk piesēdinās. Pat varbūt daži centīsies arī atkartīties no tādiem nerentabliem nomas gabaliem. Jā. Kur nav jēga maksāt tādu naudu. Un īsumā par to, ko mēs šodien esam apsprieduši un gudri runājuši, kā tu skaties nākamo sezonu? Tev liekas, ka nākamā sezona, šī sezona būs laba vai slikta vai vidēji? Ko no tās sagaidi? Cena tu nevar ietekmēt, jā. Es vairāk baidos pat no tā, ka šis sausums, kas tev pavasarī, ka tas ietekmēs ražu. Jā, lai tas sausums neievelkās. Es ceru, ka būs labas ražas. Jā, ja būs labas ražas, es domāju, ka nebūs problēmas. Jā, tad es vairāk bažas ir tāds, ka lai ir laba raža un kaut cik normāla kvalitāte, lai ir tilpumās, lai ir proteīns. Jā, tad pārējo mēs tur sakārtosim, sastrādāsim. Jā, dārgie skatītāji, šis ir Valtrīts Lavinieks, zemnieku saimniecība Valnari. Paldies, ka šodien ieradies. Paldies. Atradi laiku aprunāties. Un paldies, ka skatījāties. Un cerams, tiksimies arī nākamajos raidījumos. Atā.